Labvakar, turpinājumā jaunuma sportā sāksim mēs ar hokeju. Eduards Stralmaks tomēr paliek Ziemeļamerikā. Mūsu uzbrucējs noslēdzis līgumu ar Edmontons Oilers. Divvirziena līgums uz vienu sezonu ir 850,000 ASV dolāru vērts. Teodors Bļugers no Vankūveras pārcelsies uz Toronto. Mūsu uzbrucējs ar Maple Leafs klubu noslēdz 2 gadu līgumu un saņems lielāko algu karjerā – 2,5 miljonu ASV dolāru sezonā. Bet kamēr hokejisti gatavojas sezonai, pasaulē valda karalis futbols. Pasaules kausā turpinās izslēgšanas spēles. Šovakar Austrija, Spānija, pret rītu arī Portugāla, Horvātija, Šveice, Alžīrija, tāpat arī Austrālija un Eģipte. Beļģija pēdējās minūtēs atspēlēja 2 vārtu deficītu un uzvarēja Senegālu. Otrā puslaika ievadā Senegāla panāca 2-0. Precīzi bija Ismails Sars. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas 5 minūtes, uz maiņu nākušie futbolisti norganizēja Beļģiem pirmo vārtu gūmu. Pēc to māmiņie piespēles bumbu tīklā sita Romelu Lukaku, bet 3 minūtes vēlāk arī 2-2. Papildlaika kompensācijas laikā 5. minūtē Beļģi panāca arī uzvaru. 11 metru sodu sitienu realizē Jurij Tīlemans. Beļģiem pretiniekos būs ASV, kas ar 2-0 pieveica Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Bosniešiem otrajā puslaikā bija liels pārsvars bumbas kontrolē, tomēr pārvērst to vārtu gūmā viņi nespēja. 82. minūtē Maliks Tīlemans panāca beigu rezultātu 2-0. Caur adats sāc izlīd Anglija, kas uzvarēja Kongo Demokrātisko republiku. Rīgā turpinās U18 jauno dāmu Eiropas čempionāts volejbolā. Mūsu komandai pirmā spēlē zaudējums pret Poliju. Šobrīd spēle ar Īslandes vienību. Pie volejbola parketa ir arī mans kolēģis Matīs Timofejovs. Sveiks, Matīs! Vai šodien mūsu jaunajām dāmām veids labāk? Sveiks, Uģi, sveiks, skatītāji! Pavisam noteikti Latvijas jaunās dāmas spēlē daudz labāk nekā vakar, vismaz rezultātu ziņā. Pirmais sets ir uzvarēts, un vakar, jā, tu jau pieminēji, viens sets uzvarēts pret Poliju, zaudējums 1-3, bet tas pirmais uzvarētais sets bija gluži kā varoņdarbs, jo polietis ir ļoti spēcīgs šajā vecumā. Bet tagad skatāmies video, kā šī spēle ir ritējusi pret islandietiem šajā vakarā, un šovakar obligāti Arvilu Keišu vadītajai komandai ir jāuzvar, lai tā reāli cīnītos par vietu pusfinālā, jo tikai 2 labākās komandas iekļūst pusfinālā. Spēle gan labāk sāk islandietis, sākumā viņām +2, tad izlīdzinājums, tad atkal +3 Islandē, bet atkal Latvija panāca līdzsvaru. Un seta izskaņā spēlē jau daudz labāk, pielika Latviju gan aizsardzībā, gan spēlē blokā un galā iekrāja 4 punktu pārsvaru un beigās vēl pārsvaru palielināja. Pirmais sets uzvarēts ar 25-19. Šobrīd ir sācies arī otrais sets un uz tablo līdzsvars 6-6. Tā kā šoreiz jau Latvijas dāmas ir pret savu līmeņu komandu spēlē daudz labāk, un par gala iznākumu jau ziņosim nākamajos sportziņu izlaidumos. Paldies, Matīs! Novēlam veiksmi mūsu jaunajām dāmām, bet mēs turpināsim ar pludmales volejbolu. Tīna Graudiņa un Līva Ēbera Šveicē profesionālās stūres štādas finālā uzvarēja pamatsacensībās otrajā mačā. Ar 2-1 uzvarēja Parīzes Olimpisko spēļu bronzas medaļnieces un 2-kārtējās Eiropas čempionas Ninu Bruneru un Taņu Hīberli. Pie panākuma tika arī Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ar 2-1 uzvarēts Brazīlijas pāris Šteins un De Carvalho. Mūsu pārim pirmā vieta grupā. Wimbledonas turnīrā 20. reizi 3. kārtu sasniedzis Novaks Džokovičs. Serbs ar 6-3, 6-4 un 6-2 diezgan pārliecinoši uzvarēja grieķu labāko tenisistu Stefanu Cicipu, kurš savulaik rangā bija 3. Man ir prieks par to, kā es jūtos. Spēlēju ar labu enerģiju, man pat atradās laiks, lai pajokotu un uz brīdi atslēgtos no spēles. Tā Džokovičs. Serba nākamais pretinieks būs francūzs Arturs Rinderknešs. Ar 6. numuru turnīrā izliktais Taylors Fritz amerikāņu spēlē uzvarēja Patriku Gibsonu 6-2, 6-2 un 7-5. 3. kārtā Fritz spēlēs arī tālu Lorenzo Sonego. 4,5 stundas bija nepieciešams, lai noskaidrotu uzvarētāju Brendona Nakašimas un Jana Lenārda Štrufa mačā. 36 gadus vecais Štrufs uzvarēja ar 4-6, 7-6, 7-6, 6-7 un 7-6. Titulu turpināja aizstāvēt Iga Šjonteka. Polieta diezgan pārliecinoši uzvarēja čehieti, savulaik ranga līderi Karolīnu Pliškovu. Tāpat uzvarēt turpina amerikāniete Madisona Kīze, kas pārliecinoši apspēlē mainieci Keitiju Svanu 6-1 un 6-4. Tas man ziņā šobrīd arī viss, lai mums visiem jauks vakars mētā. Labvakar laika ziņās.
Kā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati, tad šogad jūnijas ir bijis 9. siltākais novērojuma vēsturē. Jūnijā Latvijā vidējā gaisa temperatūra bija plus 16,9 grādi, kas ir 1,7 grādus virs mēneša normas. Kopumā jūnijā sasniegti 11 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, kā arī piedzīvotas 2 tropiskās naktis, kad gaisa temperatūra saglabājas virs plus 20 grādiem. Pāvilostā un Ventspilī šis bijis 3. siltākais jūnijas vēsturē. Mēneša minimālā gaisa temperatūra plus 2,8 grādi tika novēroti 1. jūnijā Daugavpilī, bet maksimālā gaisa temperatūra plus 33,2 grādi tika novēroti 28. jūnijā Mērsragā. Nokrišņu daudzums jūnijā bija 76,6 mm. Visvairāk nokrišņu bija Līvānu novada Sīļos, bet vismazāk Skultē. Par laikapstākļiem, kādi gaidām turpmāk, tad tuvākajās dienās Latvijā laikapstākļus noteiks aktīva ciklona darbība. Un jau šonakt no rietumiem Latviju sasniegs nokrišņu zona. Naktī valsts rietumu un centrālajā daļā ir gaidāms lietus, taču dienā daudz viet līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī valsts austrumos vējš būs lēns un vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra Kurzemē 15,17, valsts centrālajā daļā 15,16, valsts austrumos no 13 līdz 16. Rīt diena būs mākoņaina, brīžiem gan debesis skaidrosies, tomēr daudz viet ir gaidāms lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē ap 19 grādiem, valsts centrālajā daļā 20–21, valsts austrumos no 17 līdz 20. Rīgā nakts sākumā būs skaidras debesis, uz rīta pusi mākoņu daudzums palielināsies un ir gaidāms lietus, un arī dienas gaitā ik pa laikam līs. Naktī gaisa temperatūra 16–17, dienā līdz 21. Par laikapstākļiem brīvdienās. Tad gan sestdien, gan arī svētdien saglabāsies mainīgi laikapstākļi. Laiks būs mākoņains, vien brīžiem debesis skaidrosies, turklāt daudz viet ir gaidāms arī lietus, vietām arī stipras pērkona lietusgāzes. Nakts stundās gaisa temperatūra 13–17, sestdien dienā no 16 līdz 19, svētdien no 17 līdz 20. Turklāt piekrastē pastiprināsies arī vējš. Tas laika ziņās arī viss. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas televīziju!